Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijā ceļu infrastruktūras jomā vēl daudz kas darāms. Tādēļ ļoti būtisks tā sakārtošanai ir bijis Eiropas Savienības atbalsts, un šodien ieskatīsimies tikai dažos projektos Zemgales pusē. Eiropas komisija ir apstiprinājusi lēmumu, kas paredz piešķirt no Kohēzijas fonda līdzekļus 65,55 miljonu eiro apmērā projekta otra sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils, Rīga-Krustpils iecirknī līdzfinansēšanai. Projekta ietvaros paredzēts līdz 2013. gadam no Skrīveriem līdz Krustpilī aptuveni 52 km garumā izbūvēt otru sliežu ceļu, kā arī rekonstruēt stacijas Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļavņas un Krustpils. Šis projekts bija tiešām ļoti gaidīts, jo ir mums tāds rādītājs dzelzceļā kā caurlaides spēja, respektīvi cik vilcienus pāris var diennakts laikā sliežu ceļš nodrošināt. Un, ja saprotiet, ja tas ir viens sliežu ceļš, tad ir pretīm nākošais vilciens jāplēš garām. Un tas nozīmē, ka jāiet ir stacijās saucamajos atzaros, jāpagaida, kamēr vilciens aiziet, un tikai tad var turpināt atkal ceļu vai uz Rīgas virzienu, vai atkal pretēji uz valsts robežas pusi. Un ir tāds rādītājs arī procentos tiek vērtēts, kāda ir šīs, teiksim, sekcijas caurlaides spēja, cik vēl tur iespējams vispār vilciens palaist. Un tad mums jāsaka, šis ir tās augtais pudeles kakls, ja citur ir tomēr jau lielāks iespējas, jo nav tik liela vilciena plūsma. Jāsamēro gan kravas vilcieni ar pasažieru vilcieniem. Un tad mums palikuši bija kādi nepilni 9% tikai, kur mēs vispār varam. Un ja 9% ir apgūta vēl pie intensīvas kravu kustības, tas nozīmē, ka vairāk mēs nevienu vilcienu nevaram paņemt. Kaut arī kravas varbūt būtu. Nāktu, teiksim, vai no Krievijas, vai no Baltkrievijas, un mums viņus vajadzētu nogādāt Rīgā vai tālāk uz Ventspili. Tāpat šajā teritorijā tiks veikta sliežu ceļu rekonstrukcija, uzbūvēti jauni tilti pār Aiviekstu un Pērsi, rekonstruētas esošās caurtakas tilti un pārbrauktuves. Paredzēts modernizēt dzelzceļa signalizācijas, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas. Tad, kā spilgts un veiksmīgs piemērs varētu būt būtiskie infrastruktūras un ceļu ielu uzlabojumi Jelgavā. Projekta Dobels šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā mērķis ir komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētas tranzītielas pirmās šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies vai nespēja nodrošināt pieaugušo transporta plūsmu. Iela bija pietiekoši bedraina, salāpīta, kur apgrūtinoši bija braukšana visiem autovadītājiem. Es atceros to laiku, kad šajā ielai bija zīme 70, kā varēja pārvietoties. Pēc tam tas ātrums, protams, palika arvien mazāks, jo kļuva bīstamāks. Bet tagad mēs redzam, ka ir izdevies atjaunot pavisam citā kvalitātē. Šī ir Jelgavai tiešām svētku diena, jo pie šī projekta ir strādāts ilgi. Ir daudz domāts un meklēts iespējas, un šobrīd mēs esam šeit. Pēc turpat vairāk kā gadu pie šī projekta ir strādāts, un šodien mēs nododam pilsētniekiem, un ne tikai pilsētniekiem, jo šī tranzītiela, tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem, nododam lietošanā šo tranzītu posmu. Jelgavā visi darbi notiek tieši tranzītielas sakārtošanā, jo nelīdz mums tikai lielos ceļus sakārtot, mums jāsakārto arī tās ielas, kuras ved cauri pilsētām, kas mums nodrošinās to tranzītu uz ostām vai uz lielākajiem ražošanas mezgliem un uz tādām lietām. Tas mums vienkārši jāsakārto, lai mums tā ekonomika attīstītos. Pašā Jelgavas pilsētā notiek projekts transporta un infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai. Šī projekta mērķis ir izveidot augstas kvalitātes efektīvu ielu infrastruktūru Jelgavas pilsētā, kas labvēlīgi ietekmēs vidi, sniegs ieguldījumu satiksmes sastrēgumu mazināšanai Jelgavas pilsētas ielās un uzlabos apstākļus reģiona attīstībai. Varam lepoties, ka tiek realizēts ļoti ievērojams, iespaidīgs projekts gan finansiālā ziņā, gan darba apjoma ziņā. Tas ir ielu infrastruktūras sakārtošana un Driksas upes krastnoslavu iekārtošana. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, tā saucamā pilsētvides prioritātes ietveros. Plānots rekonstruēt pilnībā 3 ielas. Tā ir Raiņa iela, tas ir Jāņa Čakstas bulvāris, posmā no Sporta nama, jeb no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai, un lielā iela posmā no Jāņa Čakstas bulvāra līdz Dambja ielai. Šobrīd jau esam uzsākuši Raiņa ielas rekonstrukciju, kas tātad iet vienlaicīgi ar Kohēzijas fonda projektu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Jelgavas pilsētā, kur finansējuma saņēmējs ir Jelgavas ūdens. Ir uzsākt arī Jāņa Čakstas bulvāra rekonstrukcija, un arī Jāņa Čakstas bulvārs būs tas, kas varbūt būs tas simpātiskākais un
kļūs par vienu no pilsētas vizītkartēm, jo šeit tiek paralēli ielas rekonstrukcijas darbiem arī sakārtota Driksas upes krastmala. Tiks veidota 2 līmeņu promenāde, viena, kas iet gar pašu ūdens malu, un otra, kas ir ielas līmenī. Tāpat tiks veidotas kuģa piestātnes, gājēju tilts, plānots arī nākotnē izveidot vienotu satiksmes termināli, kas paredz autoostu pārcelt blakus dzelzceļa stacijai, kā arī plānots ir strādāt pie ziemeļu šķērsojuma. Daudz darba veids satiksmes drošības uzlabojumos Skrīveru un Neretas novados. Ir plānots arī sakārtot tranzīta ielas Aknīstē, Jaunjelgavā un Jēkabpilī. Aknīstē projekta ietvaros paredzēts veikt abu tranzīta ielu rekonstrukciju 2,935 km kopgarumā, rekonstruēt tiltu pār Dienvidsusēju, abu tranzīta ielu garumā paredzēts izveidot gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, 1475 metru garumā uzstādīt aizsargu barjeras, izbūvēt normatīvu prasībām atbilstošu ielu apgaismojumu sistēmu, kā arī izvietot 6 standarta autobusu pieturus un 1 pret trokšņu sienu. Jēkabpilī ir notikusi satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas. Eiropa ir ļoti daudz darījusi pat mazu gājēju celiņu un ietvju satiksmes drošības uzlabošanā. Piemēram, jau projekta nosaukumā ielikta būtība – gaišs ceļš uz skolu Bērstavē. Katrs Eiropas ieguldījums Latvijas pilsētās ir ieguldījums mūsu nākotnē.